Tas bija crazy, man nebija video kameras. Tu domā, ok, es apiešu to kaut kā. Izņemiet ārā elektroniku, ok. Mēs vispār par šito gribējām parunāt. Es negribu būt darbinieks. Man viņš tik underrated, man liekas, tas klips. Tad vienā dienā es saku, te ir forši izskatās, davai nošaujam to filmu. Andrej, Drī, paldies, ka esi ieradies šodien, prieks tev redzēt. Paldies jums, paldies, ka uzaicinājāt. Tas ir mana pirmā pieredze gandrīz. Ļoti forši, paldies. Tu katru reizi, kad es redzu Andreju, man liekas, viņš ar katru reizi paliek tikai jaunāks un jaunāks. Kāds ir tavs noslēpums? Viņš vienmēr smaida. Es vienmēr smaidu un ļoti daudz guļu līdz 12. Tas ir noslēpums. Ir jāizguļās. Jā. Es tev bieži redzu tieši kaut kādos vienos pa dienu, tajā uz to aplīti mazo. Uz tā soliņa, ka tas ir. Tā soliņa, Jā, kas ir pie būzī. Patrulē pa klusa centru, uz kafiju un lai iestartēt dienu. Cik gados tu pirmo reizi paņēmi kameru rokās? Tas bija ļoti sen. Man liekas, tas bija 2004. gada. Mums bija komanda, un mēs visi dējām breakdance, un tad no kaut kādas naudas mēs sametamies, paņemam to mazu kameriņu Sony, un tad es sāku filmēt visu, ka visi tur griežas uz galvam, ka mēs dējam, un tad es sāku montēt, mēģināt man vispār no tā aizgāja, no tās mīlestības pret kultūru, tā kaut kā pavēršas uz to video daļu. Kamera kaut kādā ziņā arī kustība. Jā. Mēs tieši Ozolu runājām, viņš tāds, bet daudz filmētāji breakdanceri. Jā, vai skateri, kad visu, kur kustība kaut kāda sports. Kur ir kaut kāda subkultūra apakšā, kad tad tas nāk no dvēseles, visi grib iemūžināt to, ko viņi dara, un grib to darīt ļoti labi, un tad tas aiziet kaut kāda cita trajektorija. Milzīgā kamolā. Maziņš vēstures ieskats. Andrejs ir no Daugavpils. Viņš dejoja agrāk Naked Gun Crew, B-boy komandā, ļoti, ļoti spēcīgā komandā uz to laiku. Un līdz šim viņš arī vēl joprojām dejo. Nav tā, ka es deju, bet dažreiz gribas kaut ko pamēģināt. Šitas bija ieskats B-boy faniem. Es ceru, ka vismaz viens tāds ir. Un tie, kas vispār nezin, kas ir drē, tad jūs varat mierīgi, piemēram, jaunajai, man liekas, publikai paskatieties Ozolam bez mazai 80% no klipiem, un viņas būs radījis šis te cilvēks, tā kā stils un pilsēta naktīs, tas vispār ir, man liekas, klasika vienkārši. Crazy tas vispār. Bija crazy, man nebija video kameras, man bija tikai fočuks, tad es izdomāju, ka es gribu maukt ar uztaisīt video klipu no fotogrāfiem. Kas pat nefilmē video? Jā, man bija Canon 450D kaut kāds, tur nebija video funkcijas vēl. Un mēs izdomājam, davai taisam tādu light painting video, un tur bija 9000 kadri kaut kādi. Kā var vispār iet? Mēs vispār par šito gribējām parunāt. Pirmkārt, tas bija pirms kaut kādiem 16, 17 vai vairāk gadiem, pat vai ne kaut kas tāds. Tev nebija kaut kāda sketčī momentu uz ielām, tur naktīs vienkārši tur močīt kaut kāds 100-200 bildes, tur kaut kādos nostūros rajončikā. Mēs bijām tāda maza bariņā ar Bračku, Ozolu un kaut kādu, nebija tā, ka bail, bet bija interesanti tas pilnīgs freestyles, un tu pēc sajūtam vienkārši izdomāji, es gribu tādu stilu, kaut kur esmu redzējis, ka tur var uzlikt to ekspozīciju ilgu un zīmēt ar kaut kādam lukturiem, un tad no šita izveidoja tādu video klipu. Tas pat gāja kaut kādus kinoteātrus Krievijā, tur es nezinu. Tas video ir viens no iemesliem, kāpēc es sāku filmēt vispār. Tu esi tā kā viens no biggest inspirationiem vispār man, kā Latvijā vispār es uzzināju par to. Tā kā, man liekas, mūsdienās pietrūks tas klipos, tas, ko tu dari, jo tas ir vienkārši tāds, davai es uzfučēšu 9 štuku bildes. Tas ir tā apmēram, tas ir crazy. Iedomājies, ka tev nav video funkcijas, un tu domā, es apiešu to kaut kā. Kas kreatīvi. Man ar dažiem klipiem, ko tu biji filmēs, es viņus reizi pusgadā paskatos no jauna, jo man patīk. Man atgriežoties pie dejošanas tēmas, es agrāk, kad dejoju bērnībā, pirmais klips, ko es no tevis biju redzējis, un es tev iepazinu tikai pēc cik tur gadiem,
Kamelotiem, Kamelot Crew. Tu uztaisīji tādu traileri, arī breikeriem no Rīgas. Viņš uztaisīja traileri, kur viņi griežās un viņiem tās uzzīmētās animācijas. Tas bija 2014. gads. Jā, un es atceros, es tevi iepazinu, pēc tam es tev piesaku Instagramā, es viņu skrūlēju uz leju, un es tāds, pagaidi, es šito esmu redzējis. Cik tev gadi bija, tajā gadā, kad jūs samatāties uz to kameru? Es nezinu, mēs bijām sīkie, tur 13, 15, es jau neatceros. Kaut kas. Un no tā brīža tu priekš breikeriem savas komandas filmē, un tā arī mācījos. Tā arī aizgāja. Tur vēl mums bija kāds b-boys no Krievijas, un viņš pastāstīja, ka filmu Matrica taisīja After Effectsos, un es sikais, kas ir After Effects, un 2006. gada es gāju uz datoru klubiem un meklēju After Effects. Es nezinu, kas tas tāds ir. Un jau pēc pusgada es tur jau kaut ko tur mēģināju taisīt. Pašmācības ceļā. Jā, viss bija pašmācības ceļā. Mūsdienās tas ir lielākais. Tagad ir ļoti krūti, ka ir itīgi viss pieejams, ka visi var filmēt, bet nav krūti tas, kad vairs nav tas, man nekā nav, un vajag kaut ko izdomāt. Un, man liekas, tev tieši tā kā ļoti raksturīgi tas, ka tu visas tās lietas uzzināji tikai tāpēc, ka tev kaut kas nebija. Jā. Kad After Effects, kas tas tāds ir, bet tur kameru vajag, nav video funkcija jāfučē. Visu laiku ir kaut kāds struggles, un dēļ tā struggle rodās kaut kas, ko tu nekad neradītu. Pat var no ierobežojumiem radīt kaut ko interesantāku. Ja kad tev viss ir pieejams, tad tas ir pat varbūt nevis atvieglo, bet tas tā kā tev mājās, kad tu sīks domāji, krūtu kompi, tur visu tagad sēdi mājās, kompis ir, tur bezmazais simulators ir, tev viss ir, un tu viņu nespēlē. Jo vienkārši tev viss ir tik pieejams, ka tev jau nav vairs tas excitements par to. Jo vairāk pieejams, jo mazāk tev tas interesē, jo tas ir, tas ir. Es to daru vienkārši. Tu tagad izveido sev tādu scenāriju, ka tu pats sev speciāli ierobežo, lai tas creativity sāk strādāt? Man ir tāds, mazliet cits mindsets, jo man es varu nofilmēt un samontēt, bet man gribas izdomāt kaut ko pielietot, kaut ko tādu, kurš nav nekur bijis, vai bijis, vai cita veida, vai savienot tos punktus, kurš vēl nesavienoja. Tur vienam klipam no Carnival Youth es pat kadrus painta taisīju, es tur taisīju kā shift un velku un tādus glitchus taisīju. Kaut ko. Man patīk tas. Pielietot kādas lietas, kas nav piemērotas tam. Tu izmanto tools, kādi viņi nav piemēroti tam, kā viņus izmanto. Es to bieži arī ievēroju, ka tu vienkārši paņem kaut kādas lietas, no kuras citi dara intended for something else, un tu viņus vienkārši pavērs kaut kur pilnīgi savādāk. Tas ir krūti. Mēs pieminējam Ozolu. Kā vispār tu iepazinies? Kā jums notika tā iepazīšanās, ka jūs vēl līdz šim visu laiku strādājat kopā, tu priekš viņa radi? Kā jūs satikāties? Arī interesanti. Tas bija Daugavpils 2007. gads, kad Ozols atvera pirmo street shopu Daugavpili. Un man bija draugs Paša no Vatagas, viņam bija grupa Vataga, un tad viņš iepazināja mani ar Ozolu, un tajā laikā es jau After Effects pa lēriem, tur bibojam taisīju videkus, un tad Ozols ieraudzīja, šitais krūti izskatās, davai priekš street shopa uztaisām kādu reklāmiņu. Un es viņam uztaisīju to reklāmiņu, un tad pēc gada es aizbraucu mācīties RTU Rīgā, un tad mēs jau kopā sākam strādāt, kaut ko tur mēģināt. Tu sākumā, tad, kad B-boy videoklips tu taisīji, tu kaut kādu naudu arī saņēmi, vai sākumā vienkārši tu... Nē, tas bija vienkārši passion priekš sevis. Visiem laikam labajiem džekiem tā viss sākās kaut kā, kad do it just for fucks of it. Ir krūti vienkārši un jādara, Mēs izrakstījām no Ozola, man liekas, tādus 3 most influential klipus, kas bija, piemēram, man un Raivītim. Par pirmo mēs jau parunājām, par Ozola pirmo klipu, kas bija ar Nātri. 1979 un Stils. Sāksim no sākuma, piemēram, Stils, jo viņš bija ātrāk. Kādi tev bija galvenie iedvesmas avoti? Grūti pateikt, tas ir tāds... Tajā laikā... Viņš uz to laiku likās tāds ļoti fresh un tāds, wow,
cilvēki ir pieraduši pie Rīgas, un viņi redzēt, bet pēkšņi viņi redz Rīgu vispār citās krāsās, tur tie konteineri lido, un botāniskais dārs arī bija izmantots. Jo mums vienmēr tas ir tā kā puzzles. Mums ir kaut kādi elementi, ko mēs gribam parādīt. Man patīk stilīgi, skaisti cilvēki, man patīk tas visas kaut kādas Ferrari tačkas, un nezinu, mēs gribējām apvienot visu to kaut kādā formā, un kas atbilst arī tam iedzenam stils, kas mūsuprāt, tas ir vairāk no street culture related, un tad mēs sākam domāt, ko mēs varam izdarīt, un tad es piedāvāju to un to, un tā pavasaru mēs ņemamies, un jā, tas bija arī tas rīktīgs konstruktors normāls. Jā, runāju par to konstruktoru, bija kaut kādas, es nezinu, tādas tehniskas features, ko tu eksperimentēji tajā klipā? Jā, man liekas, es sāku eksperimentēt, varbūt jau pirms es sāku eksperimentēt ar to stereofotografiju. Jā. Kas tā ir priekš tiem, kas nezinu? Tas ir speciāla kamera, kas radītās 80. gados, kur ir 4 lecas, un tu uzreiz paņem 4 bildes, un kad tu savieno tas bildes, tad tev sanāk tāds gifiņš, kas telpiski kustas, un tu vari šito izmantot kā vizuālu kaut kādu efektu. Jā. Grūtības kaut kāds bija tajā klipā, tādas, kuras tu atceries, ka... Kaut kādi sīkumi bija, mēs tur izdomājam, ka mēs tur uz kaut kāda fona filmēsimies, tad mēs šito fonu uzstādījām, un tad vējš norava visu to fons aizlidoja. Tad labi, šitais nebūs. Šitas fons nebūs. jā, šitais pārts garam. Jā, tur sarunāt ar... tas bija Girts, kas viņam viegli kaut kā sanāk sarunāt tur ar visam lokācijām. Viņš ir nenormāli sociāli. Viņš ar visiem cilvēkiem var parunāt. Vienalga, kas tu esi bez mazā. Dabūt to, ko citi nevar dabūt, kaut kādu lokāciju vai kaut kādu tur, nezinu, interesantu priekšmetu vai vēl kaut ko. Tagad paprasīju par 1979, bet skatītājiem mums tikko bija klips Stils. Lūdzu, nopauzēt, noskatāmies Stils. Un tagad būs klips Ozols 1979. Arī noskatieties un klausamies tālāk, ko Andrejs teiks. To pašu par 1979. Kāds bija inspirations, jo tas priekš manis bija crazy klips, kad es viņu redzēju. Daudziņi viņš tik underrated, man liekas, tas klips ir tā kā numuru ziņā vispār, man liekas, ka cilvēki vispār nesajēdz, cik daudz tur ir ielikts vakaros sēžot. Jā. Tagad ir tāds informācijas plūsma ir tik liela, ka tu pa 5 sekundēm noskrolvos 100 tur kaut kādus postus, un starp šitiem postiem visiem vienalga, cik tur pavadīja, tur 3 mēnešus, tur limējot, vai tur, nezinu, tas... Visiem, man liekas, parastajiem patērētājiem vienalga, bet man liekas, ka profesionāļiem nav vienalga, jo tie, kas skatās, ka, džeki, kas ir industrijā un apkārt, viņi jau tā kā, saprot, ka, te ir labais, jā. Kas tev bija galvenais inspirations? Grūti saprast, jo tas man kaut kā atnāca. Gan jau es kaut kur esmu redzējis, ka pa kadriem var taisīt no tur zīmēt pa kadriem, limēt pa kadriem vai vēl kaut ko, bet man bija interesanti pamēģināt savienot filmēšanu, 3D, papīra griešanu, tur uzlimēs slimēšanu un visu to savienot kaut kāda viena formāta un iekļaut šitajā klipā. Tas darbietilpīgs process, bet interesanti, jā. Es domāju, tas jautājums tieši par tām grūtībām. Es domāju, ka galvenais jau bija tas, cik tas laika prasīja. Cik kopā apmēram bija laiks no sākuma līdz beigām. Tas ir, man liekas, ka tas man sanāk tikai ar Ozolu, jo mums nav nekādi tur deadline, un tad mēs pamazam savas idejas realizējam, tur daļa... Papildināt. Papildinām daļa pēc daļas, un tad šitais, kad tev nav tāds pressures no ārpuses, tad tu vari to
vilkt garumā, kas nav labi dažreiz, kad tev ir deadline. Vajag ir tas teiciens, ka vajag padzīvot pirms tu taisi kaut ko, bišķiņ padzīvot. Tikpat labi iziet ārā uz to soliņu pasēdēt. Jā, kad tev ir tas laiks, kad tu vari atpusties, padomāt, tad tev ir daudz vieglāk atgriezties un ar jaunu interesi turpināt to darbu. Ja šitais pats uzdevums būtu ar kaut kādu, nezinu, deadline un kaut kādiem tur... Jā, 2 nedēļas izgriez papīrus tur, jā. Diez vai tas man patiktu, diez vai es tad ņemtos šitā vispār. Jā, tur tas es, kad arī vienmēr skatos tos videoklipus, es iedomājos, ka, zin kā, katram cilvēkam smadzenes savādāk strādā. Es vienmēr esmu iztēlojies, ka tavs smadzenes izskatās tā kā Photoshopā, ka tev ir kaut kādi 50 layeri. Smart object kaut kādi, un vēl folderīšos salikt, tā varētu būt tavs smadzenes, jo tev visos klipos ir ļoti daudz, tā kā, ko atsaiņot vaļā. Tā kā, matrioška. Tu ņem nost un visu laiku ir nākamā matrioška, un tu tā kā mēģini saprast, kā viņš te palielināja, bet nepalielināja, pātrināja, bet kaut kas vēl pa virsu iet, kas tur iet pa virsu, un man cepīja tas, jo tad, kad tev kā filmētājiem, kad tev jāsāk uzdot jautājumu, tad tu zini, ka tas džeks kaut ko pareizi izdarījis, jo tad, ja tu skaties, viņš gan jau šitā to izdarīja. Bet tu pats mēģini izdarīt, bet nav tas pats. Viņš tā nedarīja, viņš kaut ko savādāk darīja. Un ritīgi krūti tas, ka tev vakars paietās, tu redzi, kad Rī nodarpo jaunu mūzikas, līdz tu ņem šņabi pudeli. Jā, apmēram korķē vaļā un mēģini saprast tagad, kas tur notiek. Es, kad 1979, kad nostījos 1979, jau tāda arī sajūta apmēram bija, tā kā, kas, bļēģis, ko vispār, ka šito ir jākonkurē. Vispār nav jākonkurē. Man liekas, ka visam jārada, un man patīk, ka cilvēkiem ir simbioze, nevis tāds kā gatekeepings. Jā, tas ir forši. Man liekas, ka tagad recently ir parādījies arī tas, ka starp visiem filmētājiem kaut kā tagad Latvijā ir baigi labs tāds sinerģijas, tāds, ka visi ķipa konkurē, bet veselīgi. Jā. Katram kaut kā savējā. Es domāju, ka parādās vienkārši tas, ka, stils. Mēs esam maziņi, maza valsts, un tie projekti jau, kuri, kad sajiet vairāk cilvēku kopā, tad arī viņi visiem pārklājās. Arī. Man arī man ir viens tāds ļoti neordinārs klips, kas man arī tik patika. Es biju, ne jau tik sīks, tas bija 19. gads, man liekas, mūžība, Ozols mūžība. Es agrāk domāju, kur jūs par viņu filmējāt to klipu? Tas bija Islandē, jā. Mēs trietā aizlidojām. Tur viņš tajās brīlēs un tajā oranžā. Jā, un kur vēl abas pasaules mirorā aiziet, viena pret otru, un tas man arī patika. Tā kā liminal spaces, tas vibes kaut kāds tās, tā kā bišķiņ, kur viņš ir, kaut kādā spaceā izties, kaut mūne, bez mazaiņas. Es arī biju domājis, kur tas ir filmēts, un kad es pats pabiju Islandē, es tāds paskatos, es šeit to klipu filmēju tieši. Jā, un bija uzdevums, man gribēs kaut ko tādu uztaisīt, nevis kā travel video, jo Islanda var daudz foršas vietas, un lai tas izskatās vairāk mistiski, nevis kā kaut kāds travel type of shit. Man liekas, ritīgi labi to panāca, jo izstāsta, ka tāds viņš kosmosā būtu filmēts, mūdī tas klips, jā. Arī ļoti neordinārs tev patiesībā, jo parasti tu vienmēr taisi klipus tādu ar to breika, hip-hop piegaršu. Tev ir rītīga urban tas styles, kad tu redzi, ka bez mazēm man pat nav jāzina, kas viņu filmē, es jau redzu, kas to filmēja. Bet tas klips tieši rītīgi, man liekas, atšķīrās kopējā fona, jo tu tur izmantoji kaut kāds 3D efekts pāri, vēl tāds neordinārs tev, un vēl tas, kad tās pasaules tur iet laik viena ar otru kaut kā tā kopā, un tās krāsas debesīm vēl tur bija, man liekas, rozā, ja nemaldos, kaut kas tur bija. Tas bija labs reāli klips. Man liekas, arī viņš nav baigi underrated, man viņam diezgan daudz skatījumu, bet arī liekas tā, ka daudz par to klipu baigi nerunā. Tas ir ritīgi man tāds favorīts. Tu bieži darba vajadzībās, ja to var nosaukt par darbu, kā tu saki, tu ar Ozolu, ja tev ir tāds vairāk, jūs kā čomi, kad nav deadline, bet vispār ar darbu, ar savu kreativiti, tu bieži ārpus Latvijas strādā? Ik pa laikam gadas, bet dažreiz arī pat cilvēki no ārzemēs kaut kā parādās mana dzīvē, un tepat Latvijā kaut kas notiek. Tīpaši man patīk sadarboties, jo tu vari iegūt jaunu pieredzi, kad, piemēram, ar Nikitu un ar kaut kādu, ar čaļiem, kuri vairāk rūpīgi tieši filmēšana un production procesa organizēšana, jo man ir tāds vairāk haotisks process, vairāk kreatīvs. Creative, jā. Bet, kad tu redzi, ka šitais process var būt
vairāk apdomāts un vairāk tehnisks. Tas arī man patīk piedalīties šajos. Viņš tāds tā kā bišu strops vairāk arī sakārtots. Katram savs darbs, ritīgi viss salikts pa plauktiņiem arī, jā. Kurš tev vai tev ir bijis tāds projekts, kas bija tavs tā saucamais breakthrough projekts, ka tu viņu uztaisīji un pēc viņa tev tur vai cilvēki sāka sakot teikt, ziņas vai arī klienti vairāk bija? Grūti pateikt, jo katrs projekts vairāk iedod tādu, ka esmu apmierināts. Satisfaction. Jā, tas, es to efektu panācu. Bet man liekas, ka mazliet, jo tu nekad nezini, kura tieši momenta, kāds tu redzēji un kāds pasaucā, jo varbūt pēc 7 gadiem tev atceroties kaut ko no pagatnes tev pasauks, ko viņš to darīja vai kaut kā tā. Tu nezini, tā nav tāda tieša saite ar to. Bet jā. Tas arī ir tas, ko tu teici pirms tam, kad tajā algoritmā viss noslīd tie video klipi, bet man liekas, pēc pieņemsim 5 gadiem, tie 99 viņi arī noslīdēs, bet tas 1979 pieņemsim, jā, uz viņu var atskatīties un tad viņam ir paliekošā vērtība. Jo ir tie video visi, kurus tu šķirsti, viņiem ir tā vienreiz noskaties un vairāk tev nafigiņi negribas redzēt. Bet pēc kaut kādiem 5 gadiem, kā senči, kad paskatās vecās kasetes. Tas ir līdzīgs vibes. Tu paskaties reāli tajā, kur ir saturs, jo tu neskatīsies kaut kādu tur skitu vai komediju šitu tādu maziņu, jo tu nečekos viņu vēlreiz. Pieņemsim, bet kur ir darbs, man liekas, daudz ieguldīts, to daudz čekos. Mums vēl ir tāds, mēs visur redzam Instagramā vai visur, kur tu kādreiz posto, visur parādās Brothers Lab. Vari pastāstīt mums un skatītājiem vairāk par to, kas ir Brothers Lab? Tas bija ar manu bračku. Tas nebija pat uzņēmums, tas bija vairāk kreatīva tāda apvienība, kur viņš arī labi dizainē un viņam ir ļoti laba gaume. Un viņš man daudz palīdzēja videoklipos. Un mēs izdomājam tādu kā vienkārši nosaukumu, kā Brothers. Jā, to brandingu. Un tad kādā brīdī viņš aizlidoja uz Portugāli, tad es paliku viens. Tas palika brands, bet mēs baigi vēl neesam iedziļinājies pēc tam šitie, bet jā, mums tas, mēs taisījām to merču kaut kādu Pakistānā, es uztaisīju to logotipu, uzzīmēju. Tas logotips man arī patīk, tāds arī urban tieši tāds labs. Tā animācija ir, ka viņš uzrakstās un pasvītrojas. Ļoti klīns, ļoti labs logo. Jā, man patīk viss vizuāls. Man liekas, ka tāds, ka kaut kāds savienojums dizains, filmmaking, video. Maz, ka viņu varētu palaist vienkārši kā bez mazais streetwear brands. Viņš izstāst, Brothers Lab, viņš nav tā kā, zinīt, nevajag obligāti būt kaut kādam vienam lietu. Jo mēs vēl joprojām daram to pašu, viņš mauc sava digitāla vide, tur weblapas un visādus dizainus. Es redzēju, ka kaut kāds presetus arī viņš bija uztaisījis. Jā, viņš arī uztaisīja tādu tulu, ko tu var zīmēt, un pēc tam tu saņem animāciju, ko tu vari izmantot ar alfa kanālu video, tur var ietegot kaut ko, un tad ieseivo, un tev ir videos, PNG renders, tā kā izgriez ar transparent fonu. Sekvence, jā. Grūti. Tev pat nevajag zināt, kā agrāk taisīja, agrāk uzzīmēt tagu, viņu ieskanēt ar masku viņu. Vai ar masku, vai ar citiem, kaut ko pa daļam to animē. Jā. Tu filmējot, vispār radot projektus, krūtus klipus, izmanto ļoti bieži analogo tehniku, kas ir VHS 305, 16, 18 mm filmas. Ozolam tikko iznāca klips 8 mm filmēts Ķīnā. Pareizi, kāda tev bija pirmā pieredze? Ķīnā? Jā, mēs bijām Ķīnā nesen, 2 mēnešus atpakaļ. Ķīnā. Un no kurienes tev tā pirmā pieredze, vēlme pamēģināt to, piemēram, filmu? Kāpēc? Laikam no fotografijas, jo filmiņu fotografija tas vienmēr kaut kur bija blakus. Es pat neuztveru to kā fotografu, bet nezinu, man ļoti patīk tā tekstūra. Jā. Un tad kaut kādā brīdī es eBay nopirku pirmo savu 8 mm kameru, pēc tam
Krasnogorsku kameru. Tās jau ir video kameras. Jā, tas jau ir 2 video kameras. Un katru kameru man gribēs patestēt. Un biju priecīgs par to, ka bija arī pielietojums, jo mēs ar Nikitu tur filmējam visādus projektus. Un es ar tam kameram, KB kameru, izmantoju šitas kameras. Un tas kaut kā savienojas kopā. Un tad es gan patestēju, gan pafilmēju, iegūstot to pieredzi. Jau reālos projektus, nevis priekš tāpat, bet jau reālos projektus. Tev mājās ir jau sakrājusies kaut kāda mazā noliktava ar filmiņām? Jā, man viss tādas karbas ar filmiņām. Tur bez mazājies, zin kā, citi ienāk dzīvoklī un zog mums tur objektīvus, tev ienākt un zagt filmiņas, tāpēc viņas tik dārgas ir palikušas. Cik reāli tagad maksā tāds viens rullīts? Nu, tā kā, cik kadri nāk? Tas 8 mm. Piemēram, 8 mm te ir tāds katrišs, kur ietilpst varbūt 2,5 minūtes, 24 frame sekunde. Un tad tev jāsūta šito katrišu uz attīstīšanu. Cik pats katrišs 2,5 minūtes? Nu, ap 50 eiro katrišs un plus 110 eiro kaut kādā attīstīšana, skenēšana. Skenēšana jau kopā. Jā, un plus vēl delivery. Tev jāizsūta uz Londonu un par šito arī. Tur, man liekas, ir speciālā jāsūta package, lai viņu X-rayā neskanē, jo X-filmiņu var sabojāt, jā? Nu, laikam jā, bet es nezinu, kā īsti sanāk, jo lidostas parasti man visu tur skenē un tāpat viss sanāk. Veicās. Jā, filmiņas ir ļoti labs. Viens fotogrāfs tā teica, Ņujorkas fotogrāfs, aizmirst viņam vārdu, tāds pavedis Džeks, tāds apaļš. Viņš visu dzīvi filmē ar, fočē ar filmiņu kamerām. Un viņš teica to, ka ar filmiņām labums arī tāds, kad ir video jau tas pats nopērts, pieņemsim, tagad aizies veikalu, nopērts 50 eiro, pieņemsim rullīts. Ja, tas kārtričs, pieņemsim, 2,5 minūtes. Tu nevari iet filmēt puķītes un lapiņas un kaut ko tev ir reāli jādomā līdzi par to, ko tu radīsi. Tāpēc, ka tev ir 2,5 minūtes, tas ierobežo. Otra, kur atkal mēs atgriežamies pie tiem ierobežojumiem. Tie ierobežojumi liek cilvēkam padomāt par to, ko viņš reāli fotografēs vai ko viņš filmēs. Ar digitālo viss pilnībā, jā. Viņš viss iet iekšā, bet tu nevari noķert to momentu. Tāpēc, ka to momentu noķert tad, ja tu zini back of the head, man nav tur endless opportunity tagad močīt un filmēt. Tev negribas spiest to pogu, jo, ja tu neredzi perfektu kadru, tev pat negribas spiest to pogu. Un tev tā poga, tu uzspied pogu un tu skaiti eiro nost, bez mazā. Nav room for error. Arī, ir room for error, bet tas maksā. Ir room for errors, viņš maksā naudu, bet arī tas room for errors reizēm pat var nospēlēt. Jo tāpēc, ka tu mēģinās no tā kadra izspiest maksimumu, varbūt tur kaut kas ir. Man pat iepatīk, ka fočet uz 8 mm. Tu vari nefilmēt, tu vari vienkārši staigāt, pa vienu kadru vienkārši šaut, un tu saglabā to tekstūru, to visu, un interesants formāts. Tu var arī izmantot kā tādu fotokameru palielam. To pašu? Jā, tev ir 1 frame per sekundi, tu pārsliec par 1 frame, un tad tu vari izšaut tur baigi ilgi šausi, bet jā. Viņam tas 1 frame per second ir priekš timelapsiem, kā domāts? Vienkārši tas domāts jebkam. Jā. Jo, fun fact, kad tajā dienā es iepazinu Andreju, tas bija, mani Nikita pasauca uz Boombox kartelam, jūs filmējāt tajā melnajā paviljonā, kur tā grīda spīdēja. Viņam rokās tas Krasnogorsk 16 mm. Viņš viņu tā... Jā, pilnīgi mehaniski. Es vēl par filmēšanu neko nezinu, es domāju, kas tas tāds ir. Kāpēc? Es piegāju pie Andrejas, viņam prasa, kas tāds. Viņš saka, pļonka. Es tāds, kāda pļonka? Viņš saka, filmiņa kamera. Un pēc tam viņš man rādīja, ka viņam tas zoom objektīvs ir iestrādātais, ka viņu jāsavalk. Pēc tam es redzēju viņu klipā un varu redzēt forši, ka pāriet, jo viņi filmēs kinokameru 16 mm, un pēc tam tu liki pāri, ka tev tas greiniņš, tā tekstūras kā parādās. Kamēr esam pie filmiņas, kāpēc filmiņa jātur leduskapī? Tas priekš manis arī bija tāds, es kaut kur redzēju video, un Džeks izņem filmiņu no leduskapja. Es to zinu tagad, kāpēc, bet izstāstu. Tas vairāk saistīts ar to, ka tas ķimiskais sastāvs un temperatūras režīms var ietekmēt to filmiņas kvalitāti, un tāpēc labāk
jāglabā leduskapī, lai nav izbalināta bilde, bet es to arī nedaru. Dažreiz daru, dažreiz nedaru. Leduskapi siena. Tas varbūt prikulīgi. Brothers leduskapi vienkārši. Filmiņa, man ir tagad filmiņa leduskapi. Nē, zini, iedomājies 5 leduskapi nosprījota grafitiem visu Brothers Lab logo. Tas būtu krūti un iekšā filmiņas vienkārši. Ja tu jau izšauj viņu, izņem ārā no kameras viņu, un pirms tu viņu attīsti, glabā viņu arī labāk tad leduskapī ielikt, vai tur, ja viņa jau ir? Parasti mēs sūtam uzreiz. Nav tā, ka tev ir kaut kāds thresholds, kad tu uzfilmē, tad tu arī sūti, bet varētu būt, jā. Bet Latvijā nav iespējams nekādu formātu attīstīt un ieskanēt video formātu. Melbaltu taču var, ir Ieva Balode ar Balti kanāla klāp ņemas, tur var. Dažreiz tur ir workshopi, parasti tur ņemas ar Boliksu un Melbaltu filmiņu. Šita var dabūt Latvijā, bet, kad runa iet par kaut kādu krasainu filmiņu, tad es nevienu reizi neredzēju, ka Latvija uztaisa pilnīgu ciklu. Jā. A tu pats mēģini attīstīt kaut kādu? Pats es ar Nikitu kaut kādu fotofilmiņu mēģināju, jā, Melbaltu. Bet tas nav tas, kas man neaizrauj, tas vairāk tas jau sekundārs process, kas nav priekš manis pats interesantāk. Projektu, piemēram, uz filmiņas nav tā, kad pieņemsim uzrakst visiem čomiem, jums nevajag sūtīt kaut ko ķipu uz Londonu vai kur tur, zini, tā kā sametās. Tas ir laba ideja. Jā, vienkārši tad vismaz nav jāmaksā visiem par delivery, varbūt moš kaut ko samazina arī par attīstīšanu, ja sasūta visi savējās. Laba ideja, bet ja būtu daudz to čomu, kas filmē uz filmiņu, tad... Tas gan, jā, viņi ir iztrūkuši tagad mūsdienās. Tu arī esi miksējis filmiņas filmēto ar digitālo kopā? Jā. Cik parasti tev ir grūti nokrāsot tā kā līdzīgi, vai tu mēģini tā kā kaut kā apiet vienkārši to, kad nekrāsot abus vienādi nemaz? Mēģini kaut ko līdzīgu vaibu dabūt, bet protams, tas nebūs tas pats. Tu vienkārši vai nu pielīdzini, vai nu tu atdalī, vai tur vispār nokrasu Melbalta to daļu. Jā, es tieši domāju, varbūt, ka viņas pat jāatdala labāk nekā jāplēm. Jā, tas var arī miksēt, ka miks mēdīja tādu stiliņu. Tev ir, turpinot to, ka tu miksē tos mēdījus, kā sauc, tu man rakstīji diemos, es aizmirsu, kā sauc tas, ka tu filmē video, tu paņem tādu kā LED trubu, tu viņu pagrozi un tur uzraksts parādās. Pixelstiks. Jā, tas ir pixelstiks, priekš light paintinga. Jā. Tas darbojas, ka tu vari ieladēt bildi, kas ir 200 pikseļu augstumā, jā, un tad tu ieladi jebkuru bildi un vienkārši paņem fočaku, uzliec 10 sekundes ekspozīciju, un kamēr fočē, tu zīmē ar to... Tu bildē uztaisi. Jā, un bildē viss... Photoshopā satais, un viņš tev iemet iekšā, vai kur tev ir, un viņš tev printē ārā, tā kā gaismā printē ārā. Jā, tas printēšanā ar gaismu, tu staigā apkārt, un vari zīmēt ko tur, tas interesanta arī tehnika. Tīpaši es mēģināju animāciju, mēs ar Lakše Pešanu ir tāds ļoti foršs mākslinieks Vladislavs Lakše. Esam ar daudz skatījuši. Jā, viņš taisīja zīmējumus, animēja, un tad es ar to laicstiku visu pa kadriem zīmēju, saliku kopā. Es atceros, kaut ko bija tādu arī redzējis, jā, kur tur pēc tam griezi ārā to laitu pat, un tā kā viņas fona kaut kā lika, jā, tas bija grūti. Kurā momentā aizgāja tā aizraušanās, ka tev ir vēlreiz kā saucās tās kameriņas, kur tu nofotografē un tur 4 bildes? Stereo kamera. Jā, stereo kamera, VHS, lightstiki, tas ar laiku nāca, ka tu visu laiku gribēji eksperimentēt. Jā, tas kā papildinājums, tu katru posmu gribi pamēģināt ko jaunu, interesanti, ko es varu izdarīt ar šito, un tad tev tas krājas, un tad tev jau paliek tas arhīvs jau lielāks ar visādiem rīkiem.
Zinot, cik tu pielieto daudz efektus, man liekas, neviens cits Latvijā tik daudz efektus nelieto, cik tu gribēji uzjautāt, uz kā tu strādā. Kas ir tavs zirgs, uz kurš to visu pacieš? Tu domā, man vienkārši ir M1 laptops, man pilnīgi pietiek ar to. Nopietni, parastais M1? Parastais MacBooks Pro, jā. Wow. Bet tev pietiek, vai arī tu tā kā izrenderē un tad ķipa liec viņu iekšā? Man ir tādas love-hate attiecības ar 3D programmām, jo pēdējā laikā es baigi neizmantoju, jo man nepatīk gaidīt tos renderus, kad tu vienu frame gaidi tur 2 stundas. Ko tā blenderī tur vispār, tev vajag šitādu, man liekas, station, lai viņš izrenderētu normāli. Tur kaut kādu 10-sekundīgo video tur uz 2 sutkam gaidīt. Man patīk, ka tas varētu izskatīties. Bet un vēl vienā dienā errors pēc tam parādās. Ir risinājumi. Tu vari aizsūtīt kaut kādu render fermā, tur samaksāt un tev izrenderēs. Un tev pat nav vajadzīgs super dators. Man liekas, ka tu vari visu taisīt. Jā, tu modelē pats 3D? Nē, es baigi, ja tikai tur kaut kādi stilistiski elementi, grafīti vai kaut kādi dizaina elementi, kaut kādus kamišus, kas staigājas, neesmu mēģinājis. Šitai te Ozim 1979, ka tā mašīna ar to Marlboro uzrakstu, viņa pagriežās, tas ir no video paņemts? Jā, tas paņemti pāris frame no video, un es kaut ko samorfoju tos frames. Man likās, ka tā ir 3D mašīna. Jā, tas ir, trickery kaut, Labs. Kāds tev ir? Tu ceļo ar filmu bija, ar filmiņu kamerām, visu to gieru, analogo gieru. Tev nav kaut kādas grūtības, ka lidostās vai ceļojot vispār kaut čekautā atver čemodāntās. Es tevi apsargs paskatās. Kā kura valsti parasti tur kaut kur kino tev var paprasīt katru bateriju, katru tur ņemt nost. Jā, jo tāpēc, ka tev baterijas, man liekas, tikai var šitie līdz somiņā un kofrī nekas nevar būt. Dažreiz viņi vienkārši laiž, dažreiz viņi tev čakara tur, nezinu, ļoti ilgi tur katru, izņemiet ārā elektroniku, tur viss backpacks man ar tā ir bijis, man ir viens backpacks līdz un viss backpacks pārkrauts līdz malām ar tehniku vienkārši. Drons baterijas, tur kamera 1, kamera 2, kamera 3, viss kaut kā. Man bija tā vienreiz, ka pusē man pateica, labi, liec apakaļ, jo es vienkārši izlicis tā, man bija Ronins pa detaļām salikts iekšā zomā, monitori 2, vēl kameras 2, šitā lieku ārā. Viņš tāds, liec apakaļ, es sapratu. Bet tev nebija tā, ka kaut ko neļauj ievest no visām tām lietām, kas tev ir bijušas? Pagaidām nebija tādi gadījumi, kad atņema kaut ko vai, Es redzēju, ka cilvēkiem atņema tur powerbankus kaut kādus, kas neatbilst kaut kādam prasībām. V-mounts var atņemt, Es tāpēc nopirku speciāli smalrīgu V-mount līdz speciāliem herciem. Viņš tikai tik var viņu ampērām sanāk. Un jo tu paņem lielāku šo te smalrīgu to V-mount, viņi tev nelaiž cauri, jo viņš pārāk liels. Pārāk jaudīgs. Jā, pārāk jaudīgs. Nevar jaudīgus ņemt V-mounts. Tas ir īstenībā interesanti. Es nezinu, kā kinošķi pārvērt. Es nezinu, kā viņi laikam ar šo te transfer, ar to lielo baggage, kas ir ar private jetiem, jo baggages nevar baterijas vēst. Jā, bet nododamajā? Nē, nedrīkst. Kā tā kinošņiki ved lielās bačas? Varbūt uz vietas rentāli. Varbūt, jo man pazīstamiem bija tā, viņš aizlidoja kaut kur ar parastu, ar soņku kaut kādu, un viņam akumulātori bija, un viņš salika čemodānā. Jā, viņš atbrauc uz šūtu, viņam pats bodijs bija mugursomā ar vienu stoka baču iekšā. Pārējais bačs bija čemodānā. Viņš teica, viņš uzslēdz interviju, viņš redz jau 20% kamerā aizieš. Viņš iet, atver čemodānu, bačs nav. Un ir papīra lapa ar uzrakstu, ka šitas konfiscēts. Super. Tāpēc nedrīkst. Džekam vajadzēja uztaisīt mazo 15 minūšu pauzīt un cerēt, ka viņam līdz ir fast chargings. Jā, interesanti, jo cik es biju skatījies tur
kad vēl pats nebija ne fotografējis ar filmu, vēl kaut ko, ka visur saka, ka tas X-rays, viņš tur nogalina filmiņu, viņš tur viņu ekspozē un tam līdzīgi, bet, kad tu saki tagad, ka nav nekāda defekta, tad... Es nejūtu, jo es daudz filmiņus safučējis ārzemēs. Pēc pēdējā klipa mēs varam redzēt, tur jau nekas nav. Jā, grūti pateikt, jo man nav tā, ka es... varu uztaisīt eksperimentu, uzfočēt ar vienu filmiņu kaut ko to pašu kā ar otru un aizvest otru kaut kur ārzemēs un atvest, un tad var salīdzināt, kas tur atšķirsies, bet... Tu esi lidojis VHS un parastā filmiņa viss ir safe. Jā, es esmu lidojis, man visu to tehniku. Es biju domājis tagad uz Parīzi paņemt, to VHS kameru, kas man ir, vai ņemt vai neņemt, vai kaut kas notiks tajā filmiņā, bet es domāju, ka safe būs. Nē, tas VHS vispār safe, jā. Uz šo, Ķīnā, kad jūs filmējāt, pēc tam tu ekstra vēl krāso materiālu visu, to filmiņu, tā kā tev viņi atsūta, tu pats krāsoji? Es pats, jā, jo tur bija pārāk blava, bija tāda, es pat vienu brīdi tāds biju, vai es varu dabūt kaut ko no šitā. Kā pa tumšu bija? Pa tumšu, jā, un tas bija ļoti tumšs, neskatoties uz to, ka filmiņa bija 500-nieks. 500? ISO, jā. Tāpat bija... tās lampas tur forši nospēlēja. Man laikam favorīti kadrs bija ar to Džeku pliko muguru. Jā, tas bija mega labs kadrs, izties tā kā no filmas. Tie biroli... Man tie biroli atgādināja rītīkši to te klipu Britvā. Britvajā man atgādināja daži tie kadri, jo tur ar tie līsaki tieši, viņi tur tieši ar kādā konditorijā, ķipa gaļas bijuši tie kaņi. Butchers? Jā, tā kā butcher miesnieki tērpā kaut kas līdzīgs, jo mēs pat nedomājam filmēt klipu, es vienkārši paņemu kameru līdzi, un tad vienā dienā es saku, te ir forši izskatās, davai nošaujam to filmiņu. Es domāju, ka tādā vietā viss forši izskatās. Jā, tur ir tā tekstūra, tie visas ielas, gaismas. Tur ir cilvēki, laikam nebaidās, ka tu viņus filmē. Nē, viņiem pieraduši. Tur var sarunāt, tu var paprasīt, vai tāpat, kad tu filmē viņu neko tur. Man liekas, ja tu esi kaut kāds eiropietis, viņi tevi redz bez mazai kā, wow, nācis tev parādīšu. Jā, esmu dzirdējis bieži to, ka kā aizbrauc latvieši tieši uz Ķīnu, kad tur tāds labs, labi cilvēki vienkārši, ka viņi tev bez mazai iedos vēl pa brīvu kaut ko uzēst. Tā kā, jā, tad, zin kā tur jau. Man liekas, ka salīdzinot ar Japānu, Ķīnā ir maz travelings. Tagad pēdējā laikā visi sāk saprast, ka Ķīna ir rītīgi krūta vieta īstenībā. Ķīna baigātis. Man šogad ir plāns līdz gada beigām, iespējams, vai nākamgad sākumā obligāti aizbraukt. Es gribu gan uz Shenzhenu, gan uz Chongpingu aizmaukt. Jā, un tur katra pilsēta ir cits vajag. Mēs bijām Hongkonga, Shenzhenā un Guangzhou. Vēl mazliet bišķiņ bija Beijing. Jā. Pilnīgi visur pavisam savādāk. Vai ne? Tur aizbrauc uz citu valsts. Katrai pilsētai sava estētika, jo Hongkonga ir tādas vecas mašīnas ar dizeli vai kaut kādu benzīnu. Un Ķīna vispār jaunas mašīnas, tur elektromašīnas, kas ir super un viņa brendi vēl pie tam. Tu vari samaksāt tur taksī 2 eirikus un justies, ka... Viņiem tās jaunās mašīnas ir tik labas, kad Amerikas un Eiropas tirgus ir uzlikuši viņiem, zin cik tarifus, ka ir 100 vai 200%. Ja tā mašīna maksā 38 štukas, viņa šeit maksās kaut 100. Un viņu pat nevar nopirkt, jo viņu nevar šeit pieģistrēt, jo visiem ir mīzaks no tā, ka vienkārši viņu sistēmas no tirgus ārā. Viss uzreiz, tur iedomājas, tur 38,000 eiro maksā džips, kurā ir 2 ekrāni, climate seats, viss pilnīgi, decked out, tā kā S-klases Mercedes. Vienkārši, bet parasts ikdienas auto. Tā aizemē tas pats bija, kad atnāk taksis pa 2 eirikiem ar tiem kapteiņu krāslim, kā viņi saucās, kas griežās un apkārt busiņā, un tu domā, tu nost. Tur pavisam cits līmenis, jo viņi vienkārši visu dara uz efficiency. Viņiem neinteresē tur kaut kāda krutākais izskats vai tur smukākais salons, viņiem ir vienkārši šis strādā, mums vajag tā. Air conditioning. Tīpaši Hongkongā tur ties propkāstu stāv, piemēram, 2-3 stundas, un tev vajag skrīnu, kur tu plējas var uzkapāt bez mazai aizmugurē, jo ko citu darīt. Kamēr mēs
pa Ķīnu runājam, parādi, ko tu mums esi atnesis. Šī tā kā fotoradārs kaut kāds izskatās, ir viņš fotoradārs. Kā no 70. Tagad stāv mēnesis. Jā, tas ir, jūs varat paņemt. Jā, šī ir tā kamera, ar kuru tu nofilmēji pēdējo klipu. Jā, šī tā kamera, kuras dabūju, jā. Es pat nezināju, vai iznāks kaut kas, jo es nezinu, vai tā kamera strādā vai nestrādā. Es nofilmēju pēc tam. Aiziet nostīties, skaisti dzīvot, neaizlieks Ozola kanālā. Ļoti labs video. Kur ar šādu ar šitādu fotoradaru. Jā, man patīk, ka tas dizains izstās arī moška kāds padomāt, ka tu nošaut kādu gribi, ja šitā viņu paņem. Un visa stabilizācija, kas tev ir, tu viņu šitā paņem. Jā, tur... Viņš reāli ir masīvi. Tā kā reāli liekas... Pagā, es nezinu, vai tā var ieslēgt, vai tur ir plašas vai nav. Tā ir zoom. Laikam beicās, jā. Viņam ir elektroniskais zooms. Bet tik labs tā kā uz gaismas slēdz. Var atritēt. Jā, šitas krūti rītīgi. Normāli. Bet šitādi nevajag pat nekādu, ka šo te krešu zoomu objektīvu paņem ar filmiņu. Cik tev bija līdzi rullīši? Tikai vien. 2,5 minūtes sanāk, jā. Iedomājieties, klips ir minūte, cik garš, pagā? Bet tur man bija vēl soņka, tur bija vēl sūkas kadri, jā. Kādu soņku vēl filmē? Tas bija S2, vieca soņka. S2 bija full frames, ne? Jā, pareizi. Labu lolai diezgan. Bet S2 agrāk bija, man liekas, rītīgi krūta kamera. Jā, tas Reinim Janolim bija S2, es atceros agrāk, jā. Tas 10 gadus atpakaļ, kad es nopirku, wow, damn. Tagad es negribu ar šitā. Reāli, cik tu teici, 50 eiro maksā viens kartridžs? Jā. 110 maksā shippings ieskanēšana, vai shippings atsevišķi? Kaut kas ap 170 sanāk. Principā līdz 2 minūtes dabūt, jā. Līdz 200 eiro, jā. Kā ir ar pārējiem formātiem, jo, ja es pareizi atceros, es biju Nikitam kaut kādā prasīt par 8 mm, viņš teica, beidz, ņem 18, cena gan izvai ir līdzīga. 16, jā. Jā, 16. 16 cena līdzīga, jā. Man 16 labāk patika izskatās. Jo tur ir kaut kāds middle ground starp to kvalitāti, un jo 8 mm ir pārāk tāda... Pārāk vaibīgs tāds. Jā, pārāk... nomocīta. Rītīgi filmiņi, jā. Mums ir tāds, labi, pirms vēl šī varētu kaut ko ātri pajautāt, jo man daudz kas interesē. Kamēr es neaizmirsu. Tu minēji, ka tu ar tevi mācījies. Jā, es mācījos vispār cita... Ko tu mācījies? Es mācījos kaut kādu enerģētiku un elektrotehniku. Man ir magistra grāds, bet es vispār nekur to neizmantoju. Tu izsēdēji vai pabeidzi, jā? Es kaut kādā veidā izsēdēju. Es paralēli taisīju klipu s Ozolam. Panākti kačēju... Jā, viņš bija budžetā. Un tu ar kādu diplomu tu pabeidzi? Ar sarkanu? Nē, kaut kādu, es nezinu, parastu diplomu. Jo tev... Ja es pareizi zinu, tu skolā ļoti labi mācījies. Man bija labi ar matemātiku, fiziku kaut kas. Ar to, ko parasti neiet. Jā. Jo kāpēc es šo prasu? Es biju redzējis video vienam no Naked Gun Crew, viņš uztaisīja video par jums visiem, par Andžeju, par tevi. Un viņš minēja par Andreju to, ka viņš bija atličnieks skolā, tā kā labi mācījās. To arī var redzēt tavos darbos, tas, ka tev matemātika man nepatik, jo es baigi nebiju tāds, ka atličnieks es vairāk patika. Es domāju, ka viņš mazliet bišķiņ pārspīlē, bet... Jā. Jo man labi bija ar kaut kādiem priekšmetiem, bet nav tā, ka es baigi tur gribēju. RTU kā pabeidzi tā diploms uz plaukti? Jā, vispār neredzēju to diplomu. Jā. Pa nakti mēs tur pluginus meklēju, kaut ko After Effects sēdēju un no rīta es tur kaut ko skoloju. Jā. Bet ir tā, ka tev nav pielietojama tam zināšanām. Tas zināšanas vienkārši iztvai kaut kur pat nevarī to. Varbūt kaut kur kaut kāds mini kaut kādas lietas ir gan jau, jā, bet ja tu būtu, tu vispār, tas sanāk pašmācībās saistībā ar video esi izdarījis, jā. Man labs jautājums. Kā tu sevi definētu? Zin kā, pieņemsim, ir
DOP režisors. Jā, tur, tas kā ir definēt tevi? Grūti definēt, kad man prasa, kas tu ir esi. Tas grūti kaut kādus ramjos aptvert, vispār nekādīgi. Tas vairāk kaut kāds Es tevi saucu par kreatīvu, vienkārši kreatīvu person. Jo tu vari izdarīt gandrīz tā jebko. Jo man patīk nevis kā darbiniekam tur filmēt, bet man patīk tas strādāt ar koncepcijām un pārbaudīt visādas vizuālas koncepcijas, izstrādāt tur dizainus. Tu esi tā kā mākslas PR menedžeris. Tāds, davai mēģinam šito un šito. Jā. Art direction. Nu, laikam, jā, kaut kāds creative director vai creative director, laikam tas būtu klāts. Ja man būtu jāliek rāmjos, tas laikam būtu tuvākais, jo vienkārši man agrāk bija tā, kad es tā, ar drē, kas ir drē, es tā, bļāķi. Kas ir drē? Filmē vai montē? Kas ir drē? Es domāju, paga, Džeks efekts tājas, nē, viņš arī filmē, nē, viņš, arī režisors, bļāķi, bet arī, viņš tur šito dara, grafiks, fočē vēl, breiko, bļāķi, nevar saprast īsti, kā viņi nosaukt, jā, tā kā drē ir drē, vienkārši. Priekšindustrijas tas ir minus, ka tevi nezin, kurā tur tevi ielikt. Jā, laikam nav viens tāds clear, tu esi jack of all trades. Jā, bet priekš sevis man tas vairāk patīk, jo man ir brīvība, es varu pataisīt šo, pataisīt to. Un arī tev ir, man liekas, visu laiku tā kā fresh mindsets, tu neesi visu laiku vienā tajā, jo zin kā, pieņemsim arī, ja tu strādā kino, tu iet tajā kino visā burbulī iekšā, viņš tā kā apņem tavu dzīvi. Tad, kad tu esi tikai fotogrāfs, tad tu tikai arī reāli fočē, un tev visi sauc tikai kā fotogrāfu, un tev vairs neviens nekad nepasauks, pieņemsim tur drē uzdizainē mums, šī tāda prikolu. Tad, kad tu sevi laikam neielies tajos rāmjos, tad tev visu laiku dažāds kaut kāds darbs. Vienu dienu tu vari ozolam, tur nezinu, griezt papīra lapas, bez mazai ārā, otru dienu tu filmē vienkārši parasti kaut kādu reklāmu ar milzīgu produkciju, citur kaut kur. Jā, tas ir interesanti. Un kaut kāda cita diena tu tur dizainē drēbes vai kaut kādas tur vēl, jā. Tas laikam pat varbūt industrijai laikam slikti, ja tu ej, bet atkarībās, ko tu ej, ja tu ej tikai konkrēti uz piķi, tad laikam tev jālieliek sevi. Tev jāizdomā, es šito maucu, un es tad maucu tur tikai investēju biznesu, tā esu, bet laikam, kad ar tavu ir tas, ka tu vari apvienot abas divas, nezaudējot veselo saprātu. Tu nepaliec pie idiotu nākotnē. Es redzēju, ka daudz, kas iestagnē uz vienu profesiju, lietu, viņi pēc 20-30 gadiem paliek tādi tā kā, grampī, un tev, ko tu vispār saproti sīkais? Visu laiku jāmēģina kaut ko jaunu. Es esmu ievērojis to, ka tu visu laiku esi tā kā up to date ar visu, kas, apkārt notiek, tur, pieņemsim, tas pats, subkultūras, bet tāpatās jau tās subkultūras jau veido arī apkārtējie, tā kā cilvēki. Un tu vienmēr esi kaut kur tā kā, tu zini, kas notiek, kā notiek, un tev nav tas iekšējais, tas stulbums, vecuma stulbums, kas saucās, kad, viņš tur, nezin, viņš tur nemāk, tu labāk skaties, kāpēc, kā viņš varētu to labāk izdarīt, kas tur bija, bišku labs, vai kas bija hujov, tādā ziņā, man liekas. Tas ir rītīgi labi, es gribētu būt, es arī gribētu tādu mindsetu turēt iekšā, jo savādāk esmu pieredzējis ļoti daudz strādājot. Jā, dažreiz ir grūti, ka tu kaut kur iekļūsti kaut kāda darba režīma, vai tev ir kaut kādi uzdevumi. Jā, stress. Tad tu tāds, es negribu būt darbinieks. Jo tas ir mana joma, tas ir it kā video, bet es kaut ko pildu citu cilvēku, kaut kādus izdomātas lietas. Es gribu izdomāt pats. Pats domāt lietas. Un tas arī ir tas, kas, man liekas, tev to prātu tur, tādā tā kā līmenī, kad tas grampīnes jau nāk no tā, ka tev vienkārši nav kontrols pār savai dzīvei, man liekas. Tas ir arī, lielākais arī ir, jo daudziem cilvēkiem ir, no ārpuses, viņš tur pelna dafigā, viņam viss ir zaibīs, bet viņam nav kontrols pār savai dzīvei. Viņam pēc mazai varbūt boss var 10 reizes dienā zvanīt augšā, ko tu tur, un tu tādā stresā, un pats neko, un tu vienkārši močī. Bet arī laikam atkarībā no mindseta. Varbūt citiem tas tieši tas, kas patīk. Jā, dažreiz var pastrādāt, ja tev ir vienkārši doma pastrādāt, un tu gribi ar kaut ko panākt ar to. Bet, un arī, ja tu sastrādājies ar labiem cilvēkiem, tad ir pofīgi arī. Es varu strādāt kaut vai 2 nedēļas ar čuvakiem, kas visi ir, vai meitenēm, visām komandā, kas ir reāli labi. Vibes, un tad
tad vienalga. Tad var pastrādāt īsi. Tad tas nav kā darbs, tas vienkārši ir lieta, kam jūs visi kopā priekš kā jūs strādājat. Jo, ja projekts ir tā kā, nē, es tikai konkrēti, tad ir tāds, bet kad visi tajā projektā iesaistās iekšā, tad laikam nav tas darbinieku vibes. Tas tāda simbioze un kopēja enerģija pat palīdz. Dažreiz pat komandas tev vairāk patika, jo tas neaizņem tik daudz enerģijas, ka tas aizņems, ja tu viens pats tur kaut ko visus posmus taisīsi. Nu jā, tas ir es ar to, tas bija grūtākais posms dzīvē, man liekas, man personīgi, man visu patika pašam darīt, bet es vienā brīdī sāku pieaugt prātā un saprast to, es neesmu tik labs. Cits čeks var manā vietā šito labāk izdarīt, un es labāk fokusēšos uz to, kas man labāk. Jāatrod stiprākas puses katram, jāsadala visu. Un tad tieši kaut kādām tādām lietām, kā tur sound designs un VFX. Es neesmu baigais VFX čeks, tāpēc es varu. Es varu nosēdēt 10 stundas After Effectos un uztaisīt to pašu lietu, ko mēs čoms uztaisīs pusstundā. Jo viņš jau ir izgājis tam visam pazoram cauri, bet tam pazoram iet cauri vēlreiz var, bet ja tas ir izdevīgi, tā kā pēc laika un vispārējā arī. Okay. Tā, mums ir jautājums, kuru mēs uzdodam katram viesim. Iedomājies, ka tu esi palicis uz Stranded Island, uz salas neapdzīvotas, uz visu mūžu. Neviena tur nav, tikai tu tur esi, tu vari dzīvot. Tu līdzi vari paņemt vienu filmu, ko skatīties, vienu mūzikas albumu, vienu grāmatu un vienu kameru. Oh my God. Ko tu paņem? Parasti citiem nav kamera, bet tev ir kamera. Laikam kamera nebūs aktuāli tur, jo kā mēs radīšu to, bet varbūt kāds atbrauks. Atradīs laika kapsulu. Jā, atradīs. Es paņemtu kaut kādu... Tur nav elektrības taču. Nē, tev ir viss, lai izmantotu to lietu. Tev ir elektrība, tipa kaut kāds ģenīts, kas visu laiku iet uz solar power baterijām. Es kaut kādu camcorderu paņemtu, jo man nepatik fokusu pulēt. Tas ir trūk. Un arī uz salas tas ir labākais, kā dokumentēt. Dokumentēt savu dzīvi, kā tu tur dzīvo, kādas tur putniņus tu filmē. Ar tādu rīktīgu zoomu. Super zoom, to, kas tiem Sony camcorderiem. Viņiem ir 6-7. 40 Jā, tur kaut kāda 40 super zoomiem. No galaktīciem, kas kameras bija 67. Jā, viņiem 6-7 X laikam ir. Jā, muzika. Albums, kādu tu paņem? Es zinu, ka Andrejs ir mūzikas cienītājs, jo tev patīk uz platēm paklausīties. Jā, man patīk plates, man patīk veca mūzika. Man patīk vispār analizēt no kā rodas jauna mūzika, jo man ir daudz plates, kur var dzirdēt samplus no tur 50 Cent vai kaut kādas tur vecas soul dziesmas vai funk dziesmas vai kaut kādas disko vai tas ļoti interesanti. Tā, bet kādu tieši albumu, kas man neapniktu, jo viss apniktu. Viņš izvēlējās klasisko mūziku, jo viņi ir tāda vieglākā, kaut kādu tādu vieglāko mūziku, kāda meditācija, lai tev vienkārši būtu foniņš un nav tas baigais uzbudinājums nervu sistēmai. Nav nekāds Wu-Tang klāns. Jā. Nevarētu. Hip-hops būtu nedēļa. Nē, tur tas nederētu. Jā. Hip-hops daudz enerģiju prasa smadzenēm. Tev jāfiltrē, ko viņš saka. Filmu, es domāju, tad izvēlos meditācijas. Kaut kādu mierīgu mūziku, kas vienkārši iet un nomierina nervu sistēmu. 24 hours on to study to, ķipa šitie putniņus dziesmas. Kādu filmu paņemt? Filmu, kādu es paņemtu. Louis de Finesse, kaut kādas komēdijas. Viņš arī izvēlējās komēdiju. Vai pasmieties. Jā. Kādu grāmatu? Varbūt ir kaut kas, ko tu gribi izlasīt un nesaņēmies. Man vairāk patīk kaut kādas grāmatas, ko tu var pielietot, kaut kāda informācija, nevis tur par kaut kādu drāmu starp cilvēkiem, bet vairāk to informāciju kaut vai tas varētu būt pat ezoteriska kaut kāda informācija vai kaut kā tur garīga. Vai kaut tur
kā nezinu, staigāt sapņos. Tur. Nu, kaut ko tu gribi Tas ir labs. Jā. Pamēģināt. Es esmu ezotērisks par kaut kādu grāmatu, tā kā bez mazai bišu reliģija. Pat ne reliģija, bet vairāk garīgs. Vairāk tāda kaut kādai psiholoģija drīzāk. Iepazīšanām ar sevi. Es nezinu, tas grūti saprast pat. Es esmu noģērs, jo es esmu lasījis grāmatu par staigāšanu sapņos. Tā zini, ka vairāk tu tur par meditāciju, par čakrām, par tam līdzīgi. Par to, kas varētu būt, ja tu darītu. Jā. Cool. Un mēs izdomājām no šī podkasta startēt jaunu formātu. Tu vari mēs nezinām, kas būs nākamais viesis, bet tu vari uzdot viņam jautājumu. Es varu uzdot jautājumu. Ko tu uzdot nākamajam viesim? Davai izdomāšu. No kuras sfēras tas cilvēks būs? Mēs vēl nezinām. Var universāli jautājumu uzdot. Bet principā 90% vai nu mūziķis, vai filmētājs, kaut kā radošie visi. Ja tu atgrieztos 7 gados, vai tu kaut ko mainītu savā rīcībā? Jā, tas ir labs jautājums. Varbūt uzdodam Andrejam to pašu. Jā, vai ne? Drīzāk, vai jau tev varētu ar tādu uzdot vienkārši principu pēc. Ja es ar savām smadzenām atgrieztos 7 gados, es nezinu, vai 7 gadi nav pa mazu? Es domāju, ka pa mazu, ar to pieredzi, kas man ir, tas ir pa mazu. Viss atkarīgs no tā arī, cik veci cilvēks. Man liekas, ka es nepabeigtu skolu, es nevarētu to visu izturēt. Jo es pārāk nezinu, daudz informācijas. Jo tu pats jau zini, ko tu gribi darīt, kāpēc es zaudēju to saulaino dienu dēļ kaut kādas informācijas, kas tev nevajadzēs dzīvē. Vai, tas būtu, es domāju, grūti. Plus pressures no vecākiem un no visiem apkārt, no sociuma. Tas būtu tāds grūts uzdevums atgriezties ar savām smadzenām. Es vēl ātri gribu pajautāt par kaut kādu, varbūt tev ir tagad, ja tu vari vispār teikt, lielākoties nevar kaut kādi tuvākie varbūt projekti vai kaut kas tam līdzīgs, kas tev varētu būt interesants tieši kaut kas, vai kaut kas jau varbūt top, kas tev ir. Man jāizdomā, jo viss ir pa lielam, tas atkarīgs no tava mindseta, un ja es izdomāšu kaut ko, es nekad neesmu piedāvājis pats kaut kādiem māksliniekiem. Parasti es gaidu, un kāds tur uzzvanā, vai uztaisam to un to. Man liekas, ka ļoti daudzi, zini, kā daudziem ir tāds, jau viņš tik krūti tājas, ko es viņam tur rakstīšu. Man gan izmēlēs lielākie daļai tā ir. Vienkārši tev ir laikam tas latiņš tā pacelts, ka jau pieņemsim daudz. Tāda aura ir, tev ir motions. Tā ir tā kā baili jautāt pilnībā. Man jāizdomā to, kam es gribu to nofilmēt. Tas ir visgrūtākais, jo pēc šita laika jau, viss kaut kas jau ir darīts, tas ir viens un tas pats, bet jāizdomā kaut ko jaunu ar kaut kādiem jauniem cilvēkiem, lai iegūtu jaunu pieredzi. Jā. Tev ir kaut kas tāds, ko tu rītīgi gribētu tā kā izdarīt projektu ziņā? Tā kā varbūt kaut kāds konkrēta tēma vai cilvēks vai lieta vai kaut kāds mākslinieks. Vai mākslinieks vai kaut kas tam, ko tu reāli gribētu radīt tālāk. Man patiktu radīt kaut ko tādu, kas būtu aktuāls nevis tur gada laika, bet kad tu vari paskatīties pēc 50 gadiem un cilvēki sapratīs, šitais bija vērts kaut ko tādu, bet tas ir ļoti abstrakti. Man liekas, ka pilsēta naktīs holdo to. Es pat komentāros redzu, atgriežamies, jo tā dziesma ar to video, man liekas, perfekts aiziet kopā. Tas tā kā reāli tāds laika kapsulas videoklips ir. Jā, un arī paskatīties uz to Rīgu, kāda viņi ir. Viņi ir minimāli mainījusies, bet viņi ir mainījusies, un tev jau tas vēl ir labāk, jo tu biji tajās ielās jau apzinātā vecumā, mēs jau maziņā bijām. Jā, reāli, cik man bija kaut kādi 9-10 gadi. Varbūt, bet man tajā laika Rīga bija jauna, tas bija jauna pilsēta, jo es tikko atbraucu. Jā. Tas bija tagad, kad tu sāki studēt? Vai, jā. Tieši tad, okay. Tad jau tev sanāk bija cik apmēram kaut kāda 18, 19, kaut kas tāds?
20. Es nezinu, cik tur bija. Labs. Uz šīs nots es domāju, ka pabeigsim. Andrej, liels jums paldies. Ir, man liekas, vēl ļoti daudz, ko man ir vēl kādi 30 jautājumi galvā, bet atstāsim. Es domāju, ka kādu reizi mums vajadzētu atnākt pie tevis, lai tu parādi savus krājumus, jo viena kamera ir tikai viens, bet tas, par ko tu stāsti, ir prātam neaptverami. Mēs, starp citu, plānojam tādu konceptu drīzumā radīt. To arī varam tagad kaut kā. Es viņam, tu zini, Piska, krievu šovs. Jā. Ot līdzīgu tādu, ka mums ir sit-down podcasts, un mēs izējam cauri, ka tu tur parādīji, ka man ir šīs, tam līdzīgi. Jo viņš tāds vairāk interaktīvs ir. Jā, interesanti. Jā, katram sava pasaule, kaut kādi priekšmeti. Mums bija, man jau pirmais scenārijs jau sen jau bija gatavs, mēs kaut kā vienkārši tagad sākām ar šo, un tas nāks klāt, jo gribētos arī, mēs varam runāt daudz, bet, ja par reāli parādīt, to būs vēl grūtāk ar lavalieriem kaut vai iziet cauri, vienkārši visam pačakot. Tā kā visticamāk mēs to pēc kāda gada varbūt vēlreiz uzrakstīsim un sarunāsim kaut kādu tieši dienu, kur tu varbūt kaut ko tieši dari. Tā kā pieņemsim, ja mēs tev noķert 1979 tieši tajā brīdī, kad tu griez tās lapiņas, tas būtu ideāls brīdis. Mēs iekšē Andrej viņam nokrašē premjeras. Tas arī tas ir moments, kad es dažreiz es lamājos, jo parasti es smaidīgs cilvēks, bet dažreiz momentos pizdiet. Kad tu ieraugi, kā Andrejam storijā ir tas lodziņš, ka nokrašēja premjeras, tas labāk nereaktēt. Vislabākais, ka tas lodziņš izmetās tad, kad ir 99 jau. Es esmu kaut kā sācis ar caur encoderi, jo es agrāk renderoju caur pašu premjeru, tagad es renderoju caur encoderi, jo man tāda, nezinu, es tā kā muļķa doma, ka moška būs labāk. Nezinu, vai ir labāk. Bet jā, paldies tev tiešām, ka atnāci, jo ļoti daudz cilvēkiem es pateicu par šo, un visiem tāds, wow, es nekad neesmu redzējis, ka viņš kaut kur vispār runā. Un tāpēc mēs arī gribējām tev pasaukt, jo, man liekas, daudziem cilvēkiem par tevi ir jāzina, par tādiem cilvēkiem, kas ir aiz kameras, jo tu esi radījis daudz kultūras pieminekļus, pats par to pat varbūt neapzinoties, jo tev jau tā ir ikdiena, bet tādiem kā mums, kas visi augus un skatījās, tu esi ļoti liela iedvesma. Tā kā paldies liels tev. Prieks. Paldies jums, jā. Un čau visiem. Atā.